Nu, principā šie te bloki, nu, viņi mēdz būt dažādi. Tas ir vienkārši, nu, tā ir vienkārši kaut kāda tava pieredze, kas tev neļauj justies ērti noteiktās situācijās. Un kā tu vari zināt, vai tev ir bloks? Nevis tev vienkārši ir nepieciešams vairāk zināšanas, lai tu varētu apgūt valodu un brīvi runāt, ir tas, ka tev ir ķermeniskas sajūtas. Tad, kad, piemēram, tu satiecies ar kādu cilvēku un tev pat nav jāuzstājās, tev uz ielas vienkārši pienāk cilvēks klāt un paprasa, kur te ir labākā kafejnīca, tad tev iestājas, vai nu tev ir vienkārši baltsiena, viss. Es neko nezinu, es nezinu nevienu vārdu angliski, es nezinu, kā mani sauc, es nezinu, kas ir kafejnīca, nezinu, eju prom vienkārši. Vai arī tev ir tā, ka tu stastīnsti un tev ir pilnīgi balts prāts, nav vienkārši vispār nekādas informācijas atkal. Vai arī ir tā, ka tu mēģini tur tos 3 vārdus salikt kopā un tev ir sitās sirds un tev svīst rokas un ir kaut kādas savelkās kaut kur saulītē, tās ir tātad ķermeniskas reakcijas. Ja tev ir ķermeniskas reakcijas pret kaut ko, šajā gadījumā runāšana angļu valodā, tev ir bloks. Un ja tev ir šis te bloks, tādā gadījumā tev ir apgrūtināta vienkārši valodas apguve.